Sinepju graudiņš. Lai spētu krietni valdīt. Šodienas rakstu vieta. Bet tas, kas jūs stiprina mūsu un jūs Kristū, un kas mūs svaidīs, ir Dievs. 2. Korintiešiem, 1. nodaļa, 21. pāns. Šodienas pārdomas. Dievs ir sagatavojis visu, kas tev vajadzīgs, lai tu veiksmīgi piepildītu savu misiju šeit uz zemes. Viens no svarīgākajiem viņa apsolījumiem ir svaidīt tevi. Tiem, kas nenāk no baznīcas vides, šis vārds var izklausīties kā kaut kas nestabils. Taču Bībeles kontekstā vārds svaidījums nozīmē būt piepildītam ar Dieva garu un Dieva spēku. Vecajā derībā Dieva tautā šis svaidījums nāca par ķēniņiem, lai tie spētu krietni valdīt, un praviešiem, lai tie spētu pasludināt Dieva vārdu. Jaunajā derībā šis svaidījums ir dots katram, kas uztic savu sirdi Jēzum Kristum. Pateicoties Dieva gara un spēka klātbūtnei, tu kļūsti spējīgs sasniegt mērķus, par kuriem bez Dieva pat neuzdrošinātos sapņot. Tev ir gudrība, radošums un drosme. Caur Jēzu Kristu tu esi saņēmis svaidījumu, kas patiesībā padara tevi neapturamu, piepildīt to, ko tavs mīlošais debesu Tēvs tev ir paredzējis. Šodienas lūgšana. Tēvs, es tagad atveru savu sirdi tavam svaidījumam. Es pateicos, ka tavs gars māca man visas lietas, bet tavā spēkā es paveicu dabiski neiespējamo. Patiesi, soli pa solim, tu man atklāji manas dzīves misiju un padari mani spējīgi to piepildīt. Jēzus vārdā. Āmen.